Un viņu musulmaņu valdnieki to nedarīja Osmaņu impērijas laikā. Atbilde ir nē. Musulmaņu valdnieki Osmaņu impērijas laikā baznīcām neuzlika nodokļus. Viņi ļoti laipni pret kristiešiem. Patiesībā viņi rūpējās par mūsu svētajām vietām. Islāma varas iestādes bija pārbūvējušas Kristus kapa baznīcu 3 dažādos laikos. Wow. Vai tas ir taisnība? 400 gadus Osmaņu turki, kuri kontrolēja Svēto zemi no aptuveni 1517 līdz 1917 gadam, neaplika baznīcas ar nodokļiem. Labākajā gadījumā šis ir ļoti maldinošs apgalvojums. Turki varbūt tieši neaplika baznīcas ar nodokļiem, bet viņi tieši aplika kristiešus ar nodokļiem par privilēģiju pastāvēt un pielūgt šajās baznīcās. Ja tu sāksi izskaistināt islāmu un apgalvos, ka islāms un kristieši vienmēr ir bijuši labākie draugi, tad BITC, es nākšu tev pakaļ. Un šodien mēs ķeramies klāt vienīgajam, briesmīgajam, nicināmajam Takeram Karlsonam, jo viņš domā, ka var nostāties kameras priekšā un izlikties, ka kristieši un islāmisti vienmēr ir bijuši draugi. Un mēs zinām, ka viņš atbalsta šariata likums, un mēs zinām, ka viņš izplata Krievijas propagandu. Bet neuzdrošinies pārrakstīt vēsturi saviem nenojaušošajiem skatītājiem. Es to nepieļaušu. Un arī Raimonds Ibrahims to nepieļaus. Kurš ir spējis atspēkot katru no šiem absurdajiem apgalvojumiem, ko Takers ir izteicis? Laipni lūdzam, raidījumā Pretspēks. Es esmu Ēriks Kejs, jūsu vadītājs. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu. Vai esat gatavi? Un viņu musulmaņu valdnieki to nedarīja Osmaņu impērijas laikā. Labi, tātad atbilde ir nē. Musulmaņu valdnieki Osmaņu impērijas laikā baznīcām nodokļus neuzlika. Viņi ļoti laipni pret kristiešiem. Patiesībā viņi rūpējās par mūsu svētajām vietām. Islāma varas iestādes bija pārbūvējušas Kristus kapa baznīcu 3 dažādos laikos gadsimtu gaitā. Viņiem bija likums, kas aizsargāja kristiešu svētceļniekus viņu ceļojuma laikā. Neviens viņus netraucēja. Osmaņu turki, Svētās zemes musulmaņu valdnieki, 3 reizes pārbūvēja Kristus kapa baznīcu. Starp citu, neklausies, ko viņš saka, bet vēro viņa ķermeņa valodu. Neviens neuzdrošinājās ar viņu ķēpāties. Osmaņu turki, musulmaņu valdnieki Svētajā zemē, 3 reizes pārbūvēja Svētā kapa baznīcu. Labi. Tas, ka viņš vienkārši sakrustoja rokas, nozīmē, ka viņš aizsargājas. Kāpēc? Izklausās, it kā viņš uzdotu nevainīgus jautājumus. Jo viņš zina, ka dara kaut ko nepareizu. 3 reizes. Jā, vai nu pilnībā pārbūvēja, vai arī veica lielu renovāciju. Vienu reizi baznīca aizdegās, un viņi pārbūvēja jumtu. Bet, ja esi redzējis Svētā kapa baznīcu, var iedomāties, cik daudz bija jāiegulda, lai to atjaunotu. Tas ir ļoti daudz, un es tur esmu bijusi vairākas reizes. Tāpēc sāksim ar ļoti vienkāršu faktu. Varbūt tas tiešām ir taisnība. Iespējams, tas ir taisnība. Bet tas, kas šeit ir tik manipulatīvs, ir tas, ka tu ņem šo faktu bez jebkāda konteksta par to, kas patiesībā notiks starp islamistiem un kristiešiem 1000 gadu garumā. Tu neko no tā nerādi. Tu rādi nelielu piemēru, kas iespējams ir pareizs, lai pierādītu, cik visi patiesībā ir draudzīgi. Tev nav jāskatās uz Eiropu, lai redzētu, ka islamisti un kristieši nedrīkstētu būt draugi. Es tā vēlētos. Es vēlētos, lai dažādas reliģijas varētu būt draudzīgas, bet ja ir reliģija, kuras mērķis ir iznīcināt ikvienu, kurš netic tās vērtību sistēmai, tad rodas neliela problēma. Bet aizmirstiet mani, man nav jārunā par to tālāk, jo mums ir vienīgais un neatkārtojamais Raimonds Ibrahims, kurš burtiski zina visu par islāmu. Paskatīsimies, ko viņš saka. Starp citu, lielisks logotips, Raimonds. Karlsons atkal ir ķēries pie sava. Platformēšana. Kurš ir platforma Raimondā? Pro-islāmiski apgalvojumi, kas ir pretrunā ar realitāti. Nesenā raidījumā viņš intervēja kādu J.D. Hall par kristīgo cionismu. Lai gan islāmam ar šo tēmu nav nekādas saistības, pro-islāmiski apgalvojumi, kā parasti, tika iekļauts sarunā. Protams, jo ja tu kritizē cionistus, tad vienlaikus, nevis tikai uzsverot, cik briesmīgi ir cionisti, tu kaut kādā veidā arī izcel islāmistus, jo šīs divas lietas it kā ir viens un tas pats. Visa pretcionistu retorika nāk no islāmistu kustības. Osmaņi neuzlika baznīcām nodokļus. Un tā, kad Osmaņi 400 gadus valdīja pār apsolīto zemi milleta sistēmā, viņi neuzlika baznīcām nodokļus. Izraēla sāk. Vai tiešām tā ir? 400 gadus Osmaņu turki, kuri kontrolēja Svēto zemi no aptuveni 1517 līdz 1917 gadam, neuzlika baznīcām nodokļus. Kāpēc man ir sajūta, ka viņš mums sniegs kādu patiesu informāciju? Puiši? Boss, labākajā gadījumā šis ir ļoti maldinošs apgalvojums.
Turki varbūt tieši neaplika baznīcas ar nodokļiem, bet viņi tieši aplika kristiešus ar nodokļiem par privilēģiju pastāvēt un pielūgt šajās baznīcās. To nepiemini Tucker Carlson. Kāpēc tu to darītu? Neuztraucies. Mēs neapliekam ar nodokļiem jūsu ēkas, kurās kalpojat Dievam, jo mēs jau esam aplikuši ar nodokļiem katru no jums. Un ja mēs apliktu tikai ēkas ar nodokļiem, mēs neliktu jums ciest tik ļoti, kā tad, ja pārliecinātos, ka katrs cilvēks, kurš uzdrīkstās būt saistīts ar šo neticīgo domāšanu, tiek aplikts ar nodokļiem. Jūs visi esat aplikti ar nodokļiem. To viņi aizmirsuši. Starp citu, ironija ir tāda, ka arī ebreji tika aplikti ar džizis nodokli. Saskaņā ar šo islāmistu uzskatu, ka tev jāmaksā nauda, ja netic islāmam. Islāmistiem, lai nosaktu visas viņu muļķības, ko viņi dara. Par to mēs runāsim citreiz. Galvenais ir tas, ka šī nav saruna par to, kā kristieši un ebreji pameta cionistus. Jo, protams, Takers nēdz šīs divas lietas salika kopā, bet abi piedzīvoja līdzīgas ciešanas Osmaņu impērijas laikā. Nē, lieciet izskatīties, ka patiesībā kristieši un islāmisti bija labākie draugi. Problēma bija cionisti. Tik garlaicīgi. Ja kristieši atteicās maksāt bieži vien ievērojamo, ja ne graujošo džizijas nodokli, nodevu, ko visi iekarotie neticīgie ir spiesti maksāt saviem islāma valdniekiem saskaņā ar Korāna 9. sūras 29. pantu. Ne tikai viņi tiktu nogalināti vai pārdot verdzībā, bet arī viņu baznīcas, kā neskaitāmas reizes iepriekš, tiktu nojauktas līdz pamatiem vai pārvērstas par mošajām. Pat tā, kā varētu gaidīt, Takers turpināja lūgt GD paskaidrot šo musulmaņu dāsnumu piemēru. Un no šī brīža viss kļuva tikai sliktāk. Skatieties! Un viņa musulmaņu valdnieki to nedarīja Osmaņu impērijas laikā. Labi, tā tad atbilde ir nē. Musulmaņu valdnieki neaplika baznīcas ar nodokļiem Osmaņu impērijas laikā. Viņi ļoti laipni pret kristiešiem. Patiesībā viņi rūpējās par mūsu svētajām vietām. Islāma varas iestādes bija pārbūvējušas Kristus kapa baznīcu 3 dažādos laikos gadsimtu gaitā. Vai jūs to dzirdējāt? Tātad tagad ne tikai musulmaņu valdnieki neaplika baznīcas ar nodokļiem, bet viņi bija, citēju, ļoti laipni pret kristiešiem. Tagad tas gan ir pamatīgs apgalvojums. Džedī kristiešu turēšana kā dhimijiem, tas nozīmē apspiestiem pavalsniekiem, kuri nekādā veidā nebauda tādas pašas tiesības kā musulmaņi, viņa nogalināšana vai paverdzināšana, ja viņi nemaksā pārmērīgas nodokļus un nodevas, un jebkādas taisnīguma šķautnes liekšana. Tā ir laipnības definīcija. Ja jūs to jautāt islamistam, mani draugi. Tur, kur musulmaņu pūļi sacēlās pret viņiem, kas, kā mēs redzēsim, bija diezgan izplatīti gan toreiz, gan tagad. Tas viss bija veids, kā būt ļoti laipniem pret kristiešiem. Starp citu, te ir interesants fakts. Tajos pašos gadsimtos, kad osmaņu turki valdīja svētajā zemē, viņi bija kristīgās Eiropas posts, uzskatīti par visļaunākajiem no visiem musulmaņu apspiedējiem, kas bija nākuši pirms viņiem, un tas jau ir daudz ko nozīmē. Noziegumi, ko viņi pastrādāja, iekarojot tūkstošiem jūdžu kristiešu zemju, bieži vien ir grūti aprakstāmi. Starp citu, tā ir tieši tāda pati patiešām laipna attieksme, kāda islamistiem ir pret sievietēm. Mēs esam patiešām laipni. Vienkārši pārliecinies, ka dari tieši to, ko mēs vēlamies, un tad mēs tevi nenogalināsim, jo mēs esam laipni. Zēns. Nepārtraukti reidi, slaktiņi, paverdzināšana, izvarošanas. Spēcīgāko kristiešu zēnu sagrābšana, kuri tika piespiedu kārtā islamizēti un pārvērsti džihādistos, bēdīgi slavenajos janičaros, un kristiešu meiteņu sagrābšana, kuras tika iemestas osmaņu harēmos un pārvērstas par seksa verdzenēm. Nemaz nerunājot, protams, par tūkstošiem baznīcu, sistemātisku apgānīšanu un iznīcināšanu. Kas attiecas uz osmaņu varu svētajā zemē, kur kristieši bija mazākumā un viņiem nebija citas izvēles kā pakļauties, pievērsties islāmam vai mirt, osmaņi bija bēdīgi slaveni ar nodokļu uzlikšanu svētceļniekiem, baznīcas patvaļīgu slēgšanu vai vajāšanu un vienkārši darīja, ko gribēja ar neticīgajiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk faktu, skatiet kādu no manām grāmatām – Sword and Scimitar vai Defenders of the West. Ļaujiet mums veltīt brīdi, lai patiešām popularizētu Reimondu, jo, protams, Takers viņš nekad neuzņem savā raidījumā. Ja vēlties kādu, kurš patiešām zina, par ko runā, Reimonds Ibrahims ir tiešām viens no labākajiem, ja ne pats labākais, lai saprastu, kas toreiz notika. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Nu, jo tādā veidā mēs varam saprast, kas notiek tagad. Ja jūs redzat kādu likumsakarību, ir daudz vieglāk iegūt skaidrību, nevis apjukumu. Un Amīrons ir vienkārši wow, perfekts, kad runa ir par šo likumsakarību atklāšanu. Ir piesātināts ar gadsimtiem ilgiem osmaņu zvērībām pret kristiešiem. Un starp citu, kristieši uz tā arī izturējās, proti nepārāk laipni, tieši tāpēc, ka viņi bija kristieši. Ja man neticat, apskatiet šīs grāmatas, tur ir daudz dokumentācijas, bet arī Džeidī to saka. Patiesībā viņi rūpējās par mūsu svētajām vietām. Viņi bija atjaunojuši islāma varas iestādes, atjaunojuši baznīcu. Es jums saku, tiklīdz viņš sāk runāt, es sāku žāvāties. 3 dažādos laikos gadsimtu gaitā.
Godīgi sakot, man nav ne jausmas, par ko viņš runā. Visā savā vēsturē Svētais kapa baznīca ir tikusi uzbrukta un bojāta neskaitāmas reizes, gandrīz vienmēr musulmaņu dēļ. Taču neviena islāma vara to nekad nav atjaunojusi. Labākajā gadījumā. Starp citu, tas ir interesanti. Kāpēc Osmaņu impērijai būtu jāatjauno to 3 reizes? Pieņemsim, ka viņi to izdarīja. Ja viņi bija tie, kas kontrolēja, tad kas bija tie, kas to visu laiku iznīcināja? Tas nav kaut kas, uz ko JD vēlas atbildēt. Viņi atļāva kristiešiem pašiem samaksāt par to un atjaunot to. Un pat tad, tikai tāpēc, ka Svētā kapa baznīca bija galvenais ienākuma avots musulmaņu varas iestādēm. Tūkstošiem svētceļnieku no visas Eiropas bija jāmaksā liela nauda, lai tajā iekļūtu. Piemēram, 1009. gadā Ēģiptes kalifs Hakims bi Amr Allah atļāva Jeruzalemes musulmaņiem pilnībā nopostīt Svētā kapa baznīcu. Aptuveni 40 gadus vēlāk tas tika pilnībā atjaunots par kristiešu naudu un darbu. Vēlāks kalifs bija nolēmis, ka viņš labāk pelnīs no svētceļojumiem. Viņš vienkārši atļāva kristiešiem to atjaunot. Viņš nekādā veidā nepalīdzēja. Kas attiecas uz musulmaņu pūļu uzbrukumiem Svētā kapa baznīcai Osmaņu valdīšanas laikā, kas bija bieži, tikai vienu reizi ēkai bija nepieciešama nopietna pārbūve pēc tam, kad 1808. gadā ugunsgrēks iznīcināja lielu tās daļu. Lai gan ugunsgrēks oficiāli šodien tiek atcerēts kā nelaimes gadījums, ko izraisīja nepareizi novietota svece vai eļļas lampa, tieši to pašu iemeslu Ēģiptes varas iestādes ir minējušas arī nesenajai 10 koptu baznīcas nodedzināšanai Ēģiptē. Tā laika kristieši, tāpat kā mūsdienu kopti, apgalvoja, ka vietējie musulmaņi to aizdedzināja. Lai kā arī būtu, viss, ko Osmaņi darīja saistībā ar 1808. gada ugunsgrēku, bija atļāva vietējiem kristiešiem to atjaunot. Atkal, ar saviem līdzekļiem un darbu, ar kristiešu pašu naudu un darbu. Un atkal, tikai tāpēc, lai Osmaņi varētu no tā gūt peļņu, iekasējot svētceļnieku ieejas maksas. Īsāk sakot, Osmaņu attieksmē pret kristiešiem svētajā zemē vai ārpus tās nebija nekā laipna. Pat džizijas nodokļa atcelšana 1856. gadā bija kas cits. Tā bija tieša Eiropas, īpaši kristiešu spiediena sekas. Pastāvīgo kristiešu vajāšanu dēļ Osmaņu impērijas valdīšanas laikā pareizticīgā Krievija ieilcās viņa labā, kas noveda pie Krīmas kara no 1853. līdz 1856. gadam. Tu esi pārsteigta, vai ne? Vai ne? Tu esi pārsteigta, ka Takers Karlsons neizmantoja šo kā iespēju mēģināt izplatīt Krievijas propagandu. Protams, tu esi pārsteigta, jo kāpēc gan ne? Katrā ziņā, ja vēlies noskatīties pārējo šo komentāru, skaties Raimonda Ibrahima platformā X un visur, kur viņš ir, jo viņš tiešām zina, par ko runā. Bet tikai kā atgādinājums, šāda veida saturu mēs tagad redzam no šiem podkāstu veidotājiem. Kāda iemesla dēļ viņi domā, ka var savā platformā aicināt cilvēkus, kuri ne tikai melo, bet arī ir pilnīgi dezinformēti, it kā viņi būtu eksperti? Un mēs viņu neapmānīsim, Fred, lai viņš tev noticētu. Es zinu, ka tava mīlestība ir kaut ko samaitājusi tavās smadzenēs, bet mūsu vēl nav samaitājusi. Mēs uz to neuzķersimies, Taker. Diemžēl mums pašiem. Paldies par uzmanību šim jautājumam!